Jāsaka, mūsu nākamā lektora ir cilvēks ar iespaidīgu pieredzes un panākumu bagāžu, turklāt nevienā profesijā vien, jo viņa ir spējusi sev realizēt nevien kā izcila aktrise, bet arī kā talantīga režisora, un skaidrs, ka tāda sēdēšana divos krēslos vienlaikus, tik emocionāli piesātinātās profesijās, prasa daudz prasmju, talantu un, protams, arī disciplīnu. Disciplīna pateikt skaidru jā un skaidru nē, bet bez skaidriem jā un nē ir arī citi zvēri. Dāmas un kungi, aktrise un režisori Dita Lūriņa-Egliene. Paldies, liels paldies par šo pieteikumu. Es pat mazliet samulsu. Bet jā, es gribu šodien parunāt par jā, nē un citiem zvēriem. Es esmu daudz dzirdējusi par prasmi pateikt nē, cik tā ir noderīga, cik tā ir veselīga mūsu dzīves ceļā, bet man pašai personīgi ir tikai viens dzelžains princips, pie kura es pieturos un kura dēļ es arī šobrīd esmu jūsu priekšā. Proti, tas ir neapdomājoties teikt jā piedāvājumiem, kas raisa vislielākās bailes, piedāvā vislielāko izaicinājumu un nav nevis mazākās jausmas, kā to veikt. Un šie dūlie, neprātīgie, neapdomātie, jā, man ir aizveduši vis tālāk, visaugstāk, tur, kur ir visinteresantāk. Un tā, jau pirms kādiem gadiem 10 šausmas. Es sēdēju sava teātra bufetē, kad garām gāja maestro Raimonds Pauls. Tā šķelmīgi uz mani paskatījās un teica, un cik ilgi tu tā domā sēdēt, vajadzētu taču kaut ko darīt. Un mierīgi aizgāja tālāk pēc savu dienasčā espreso. Es nemaz nenojautu, ka jau pēc 10 minūtēm mēs satiksimies Nacionālā teātra direktora kabinetā, un Raimonds Pauls piedāvās man kopā veidot solo programmu uz teātra lielās skatuves. Es, protams, neapdomājoties, teicu jā. Pēc tam, kad maestro aizgāja atstādams mūsu ar Ojāru Rubenu, Divatojārs uz mani paskatās, klausies, tev nemaz nav baili. Es saku, ir, bet vai tāpēc man būtu jāsaka nē? Un tā tapa sapnis par Broadwayu. Tapa ļoti intensīvā, ļoti dulā, ļoti trakā procesā, jo tas, kā jau maestro ļoti daudz idejas ir ātras un āšas, tas bija ārpus plāna darbs. Koncerts 2 daļās, man nācās pārvarēt savas senas bailes no monoizrāžu formāta, jo pirmo daļu maestro bija iecerējis kā ļoti intīmu vienas aktrises vēstījumu caur Kabīrijas dziesmu ciklu. Savukārt par otro daļu maestro teica, dziedi, ko gribi. Tev ir Jelgavas Big Bands, pati domā gan repertuāru, gan visu. Un tas bija nākamais izaicinājums sev un visiem kolēģiem, mīļie, piedodiet, ka mēs varam un mēs gribam nodziedāt un nodejot visu labāko no Broadways repertuāra. Tas bija laiks, kad jāpārliecina visi, jūs varat redzēt, ja, Nacionālā teātra aktieru vīriešu zieds, ka viņiem patiešām ir jāsvīst katru dienu no rīta līdz vakaram, lai visu to apgūtu. Jāpārliecina vadība un mūziķi, ka mums tiešām vajag jaunus, īpašus aranžējumus, un tas viss 3 ieplānotu izrāžu dēļ. Ne bez lepnuma es, protams, varu pateikt, ka tad, kad mēs nospēlējām šīs 3 ieplānotās izrādes, sapnis par Broadwayu bija teātra repertuārā 3 pilnas sezonas. Un arī tagad jūs atkal varat noskatīties sapni par Broadwayu jau digitālā formātā. Bet pat šāda dullumu, neprātu apliecinoša pieredze nepaglābj no fundamentāliem un eksistenciāliem jautājumiem, kas uzbrūk tad, kad teātrī ļoti, ļoti intensīvā režīmā ir nostrādāti 18 gadi. Un tie jautājumi ir tādi. Vai teātrim ir jēga? Tātad vai tam, ko es daru visu savu mūžu, ir jēga? Vai ir jēga ar to nodarboties? Un vai tiešām ir jēga cilvēkiem nākt un vakarā ziedot savu laiku un skatīties izrādi? Un vai es gribu to darīt uz priekšu, tālāk dzīvē? Vecie argumenti, vecie iemesli man vairs nestrādāja, ticība bija zaudēta. Tā bija vai nu jāatgūst no jauna, vai arī jāatzīst neatgriezenisks zaudējums. Es ķeros problēmai klāt fundamentāli, skatījos ļoti daudz izrāžu un savaldīju tādus iekšējos zvērus, kas pārāk ilgi bija staigājuši savvaļā. Tie tādi zvēri kā aizspriedumi, bailes no visa nesaprotamā, jaunā, pieņēmumi visādi.
Īsā formāta dēļ es jums pateikšu tikai to, ka es ticību atguvu, es ieraudzīju jēgu un ieraudzīju arī savu nākamo mērķi. Apziņa, ka gribu iet dziļumā, es gribu kļūt režisors. Atkal jau leksim pāri daudz dažādām peripētijām. Ceļš mani aizved uz Maskavu. Un tur mana draudzene, Jāna Sekste un kolēģi, saka, es tevi iepazīstināšu ar režisoru Viktoru Rižakovu, kuru Jāna tātad uzskata par savu meistaru un uzskata par režisoru, no kura tiešām ir vērts mācīties. Un te man ir jāpiebilst, ka tad, kad maestro Raimonds Pauls mani uzrunāja teātra kafejnīcā, es biju nostrādājis teātrī 10 gadus, mēs kopā bijām tikušies vairākās koncertu programmās, un es kaut ko biju darījusi, lai aiz burtu savirknējumu Dita Lūriņa būtu jaušams arī kāds satvers. Bet Maskavā, lielajā, svešajā Krievijas galvaspilsētā, protams, ka tas viss nestrādā, tas nav spēkā, jo neviens to nevar zināt, ko tur es kaut kur Latvijā esmu darījusi. Nu, lūk, tātad Jāna Sekste ir pierunājusi režisoru Viktoru Rižakovu satikties ar kādu būtni no Rīgas, kura it kā ir aktrise un tagad domā par režiju. Un kā tāds māceklis meklē meistaru. Mēs pārtveram norunātajā laikā režisoru pie MHATA, staigājam gar Krievijas galvenā teātra fasādi šurpu turpu, runājamies par teātri, par profesiju, par būtību, par to, ka var visu pamest 4 gadus mācīties Maskavā un par režisoru nekļūt, var turpināt strādāt, studēt izrādes, pašmācības ceļā daudz ko apgūt un par režisoru kļūt. Viktors Rižakovs ir ārkārtīgi inteliģents cilvēks, arī viņa runa ir ļoti tāda toleranta, inteliģenta, pieklājīga, patīkama, bet aiz visa šī pieklājīgā un patīkamā ir jaušams tikai viens vēstījums. Brauc mājās. Mani pierunāja ar tevi parunāt. Es parunāšos, bet brauc mājās. Un te mēs nonākam pie momenta, kas saucās, kā latviešu meitene nekaunīgi mācījās. Jo režisors saruna noslēdz, es saprotu, viss. Viss, nē ir nē. Un tad es saņēmu visu sevi rokās un saku paldies. Paldies par šo sarunu, bet es zinu, ka jūs tagad dodaties pie saviem studentiem, vai es drīkstu iet jums līdzi. Mazs apmulsuma brīdis un atbildi, jā, protams, nāciet. Es uzreiz atceļu visu savu stāvvakara plānus, aizēju līdz pie studentiem. Tas bija liktenīgs brīdis, bet par to citā lekcijā es saņemos savam nākamajam nekaunīgajam solim. Pēc studentu darba noskatīšanās es pieeju klāt pie režisora, saku paldies. Bet vai tad, kad jūs iestudēsiet kaut ko profesionālā teātrī, vai es drīkstētu būt šajā procesā klāt? Pēc mazas pauzes Viktors Rižakovs saka, jā. Un mans nākamais brauciens uz Maskavu jau bija, lai brauktu uz Nāciju teātri un skatītos Virpājeva Lugas Irānas konferences mēģinājumu procesu. Es jūs iztēlē atstāšu to iztēloties, caur kādu adats acis ir jāizlien, lai sakārtot grafiku, izrāžu grafiku Rīgā un mēģinājumu procesu Maskavā. Kā ir jāsabur pašai savas finanses, lai es pati varētu sponsorēt sev šo mācīšanās kāri. Un vēl tāda maza nianse, kā lai 2 bērni neaizmirst, kā viņu māte izskatās. Bet man bija iespēja vērot visu Krievijas teātru zvaigžņu plejādu darbībā. Un vēl pie visa mēģinājuma procesa sakrita ar zelta maskas izrāžu skati Maskavā, kas nozīmē tikai to, ka pilni Maskavas teātri ir ar Latvijas teatrāļiem. Un mēs jau Latvijā ar Liepājas teātra vadītāju Herbertu Laukšteinu bijām sarunājuši satikties Maskavā uz vienu tēju, lai parunātu par mākslu, jo Latvijā mēs savus grafikus nekā nevarējām saskaņot. Mēs satikāmies, parunājām, iezīmējām kādas vīzijas par iespējamu sadarbību kaut kādu pēc 2 gadiem, jo, protams, tuvākās 2 sezonas Liepājas teātrī ir saplānotas. Herberts aizbrauc atpakaļ uz Latviju, es paliku Nācija teātra zāles tumsā, vērot, skatīties, domāt, mācīties un patiesībā sajusties kā bērnībā, kad es sēdēju savu tēva mēģinājumos. Un reiz kādā dienā starp
mēģinājumiem pauzīties, skatos, zvana mans telefons, Herberts. Sveika, vai tu joprojām Maskavā? Jā, esmu Maskavā. Ko tu domā par Čehovu? Es tā īsti neko. Negribu iestudēt Čehovu ķiršadārus. Gribu. Kā jūs saprotat, atbildēju uzreiz. Un nedomājot, atzīstos, pat man nebija tāda ambīcija sākt savu režisoru karjeru ar Čehovu labākās lūgas iestudējumu. Es tikai tiešām sapratu, ka Dievs ir pašķīris mākoņus un tā vaicājoši un šķelmīgi uz mani skatās. Nu, un ko tagad? Tu tur tā mažojies ar to vēlmi būt režisori vai kā? Herberts turpina. Jā, bet zini, mums te ir ČP. Tev vajadzētu sākt pēc 2 nedēļām. Varēšu. Un mēs to tiešām izdarījām. Man liekas, ka mums sanāca smuki. Un pirmizrāde bija noliktajā datumā. Tas, ka tas nozīmēja, ka nereti mans dienas plāns izskatījās tā, ka no rīta ir mēģinājums Liepājā, tad es sēžos pie stūres, tad man ir izrāde Rīgā, tad es atkal sēžos pie stūres, lai atgrieztos Liepājā, jo no rīta ir mēģinājums Liepājā, tad es atkal braucu uz Rīgu un spēlēju izrādi, un tad atkal braucu atpakaļ. Reizi es sevi pat pieķēru, ka es spēlēju Rozi uz Nacionālā teātra skatos, un tur ir tāda aina, kad Rozi sēž kafejnīcā pie galdiņa un aizdomājās. Un es aizdomājos un piefiksēju, ka tai brīdī es plānoju ķiršudāras mēģinājumu grafiku. Un pēc pirmizrādes arī mēs mazliet pasēdējām, un tad es braucu uz Rīgu un sapratu, ka laikam es gulēšu savā grimētavā uz mazā dīvāniņa, lai kaut pusstundiņu ilgāk pagulētu, jo 12. man bija jau jāspēlē Antonija Skrodardienās Silmečos. Tādēļ, mīļie, ja es drīkstu kaut ko ieteikt, tad vienkārši sakiet jā. Kā to paveikt, domāsiet pa ceļam. Un mana pieredze rāda, ka tur pa ceļām parasti notiek brīnumi. Un ir pilna pasaule ar cilvēkiem, kas saka nē. Foršāk ir teikt jā. Un vēl, kā tāda koda. Pavisam nesen bija tāds grūts posms un kaut kā darbi neveicās un tāda pretestība, ka es pilnīgi skaļi teicu, gaiss ir tik biezs un tas ir tik grūti, ka vai tas tiešām ir nē tam, ko es daru. Un tās pašas dienas vakarā es pilnīgi nejauši kaut ko šķirstot izlasīju sev domātu atbildi. Ja ir grūti, ļoti iespējams, ka tu kāp kalnā. Un šī bilde jau ir no mēģinājuma procesa jaunai izrādēji, kura es ceru ieraudzīs kaut kad savu skatītāju. Paldies, mīļie konferences dalībnieki. Šī bija Dita Lūriņa-Egliene, un jāsaka, jā un nē, tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet jautājums ir tieši par citiem zvēriem. Jo Ieva grib zināt, ka, tā teikt, nevienmēr pateiktais jā izvēršas pozitīvā pieredzē. Kā saņemties vēlreiz piekrist neprātīgiem projektiem pēc nosacītas izgāšanās iepriekšējā? Man liekas, ka tur tāpat nav citu zāļu, tāpat kā jebkurš prasa, tā kā aizmiegt acis un būs, nebūs. Un tur, es domāju, ir ļoti daudz to iekšējo zvēru, kas mūsos staigā, un es viņus arī ļoti pazīstu un brīžam nespēju tikt ar viņiem galā. Tie ir kaut kādi veci kompleksi, kas pēkšņi sit tev pa pakaus, tad, kad likās, ka viņi jau ir pieradināti un nolikti steliņģī, kur viņiem jābūt. Šaubas, kaut kāda rūgtā pieredze, bet man nav citu zāļu, kā tikai dzīt sevi uz priekšu, jo baidoties jau arī neko mēs neatrisinām. Vai sevi sargājot, patiesībā no kā mēs gribam sevi pasargāt. Kas ir tas, no kā mēs baidamies? Es sen atpakaļ atklāju, ka es baidos tikai pati no sevis. Ka es esmu drausmīgi bargs tiesnesis pati sev, un tad es teicu, vienkārši izbeidz. Es gribu iet uz priekšu. Tā. Un vēl jautājums, kā ar tādu grafiku neizdegt un dot savu tik izaicinošiem projektiem? Tas ir tāds liels jautājums, bet šis laiks jau arī mūs māca, ka mēs nekad nezinām, kad mums iedos pauzi vai kad mums liks ievilkt gaisu. Tas ir tas trauslais līdzsvars, kas visu laiku ir sevī jāmeklē. Tur, man liekas, citu zāļu pat nav.
Paldies! Dita gan neredz, tā teikt, acu skatienus, kurus daudzi droši vien mūsu skatītāji varētu veltīt, ja pasākums notiktu klātienē. Toties ir ārkārtīgi daudz pateicības vārdi. Ditai paldies un elegances kvintesence, visam iet cauri, tā turpināt. Ir ārkārtīgi daudz labu pateicības vārdi, kas liktu sildīt sirdi. Dāmas kungi, Dita Lūriņa Egliene, paldies par dalību mūsu pasākumā. Paldies!